Čau, draugi! Kārtējā manā video, kur es sēžu istabā un kaut ko runāju un stāstu jums, bet jā, es ļoti ceru, ka drīzumā kaut kad uztaisīšu video par kādu mašīnu. Pagaidām man ir viena mašīna prātā, tas ir SQ5. Mārtiņš gan jau šo skatās, man jāpajautā Mārtiņam, lai viņš man kaut kādu sestdienu, svētdienu aizdod mašīnu. Un es domāju, ka viņš piekritīs, jo es no viņa esmu ņēmis agrāk A4, B8 prefu, tad bija A7, C7, un tagad cilvēkam ir jauna mašīna, SQ5. Un varētu būt interesanti ar šo mašīnu uztaisīt kaut kādu apskatu, patestēt, kā ir. Jo noteikti esmu aizmirsis, kā tas viss dzīvē izskatās un ierūsējis šajā tēmā. Ņemot vērā, ka šie video, kur es jums rādu pārsājas esu, ir diezgan daudz un pārāk daudz, bet tā pagaidām iekārtojies, neesmu saņēmies veidot auto apskatu video, bet to vajadzētu labot, manuprāt. Un es domāju, ka jūs piekrītat. Bet šodien mēs parunāsim par Audi A4 arī, protams, un šoreiz par B8 faceliftu. Pirms kāda laba laika bija video par B8 prefiem, tagad vajadzētu par faceliftiem parunāt, jo šī jau tāda laikam jau tautas mašīna sāk parādīties, kuru pērk ar vien vairāk, un cenas tai arī ir tādas vidēji aritmētiskās uz 10 000. Tātad automašīna, kas ir salīdzinoši pieejama visiem, populāra un varētu būt interesanti redzēt, kas šobrīd darās SSA. Protams, nemelošu, ka es jau iepriekš paskatījos kaut kādus sludinājumus, kaut ko piefiksēju prātā, redzēsim, vai tas nostrādās vai nē. Bet kamēr jūs šo visu procesu skatāties, tikmēr iesaku piespiest laiku, būs salūts, sasodīts, nē, nav. Bet jebkurā gadījumā, protams, kaut kāds laiks vai pierakstīties kanālam, tas lieti noder, ja tu to vēl to neesi izdarījis. Bet arī to dari, ja tev patīk video, tā kā nedari, ja tev nepatīk, tāpēc gan jau tu to nedarīsi. Bet ok, sākam mēs ar mašīnām, bet gribēju vēl pieminēt, kad mums atpakaļ ir AutoDNA šis te atlaižu kodiņš Audi fans, kuru tu AutoDNA meklējot un skatoties mašīnas var arī dabūt atlaidi, tas ir forši. Otra lieta, nākamais video gan jau būs par mašīnām. Man ir iedoti pāris bezmaksas kuponiņi no AutoDNA, un tu varētu pačekot, kas labs darās, varbūt atradīsim kādu sistēmu šķilteņu, bet no pēdējām laikiem, kā mums ir gājis, var redzēt, ka tādi sistēņi un šķilteņi patiesībā ir maz, vai arī viņi ļoti labi noslēpti. Bet labi, ejam, skatāmies mašīnas. Tāks, Audi A4, laikam bija 11. gads, vai ne? Ir 11. gads? Nē, tātad šis ir prefs, tātad 12. gads. Un līdz 15. gadā mainās lietas, mainās facelifts uz jauno B9. Lai būtu, manuprāt, interesantāk paliekam mēs cenu sākot ar dārgāko, lai varētu pasīties, kas mums darās ar dārgāko segmentu, ko mēs varam nopirkt pa 15 000, kur turpretī pa 15 000 tu vari nopirkt arī jau kaut kādu foršu C7. Bet pirms mēs sākam īstenībā, atgriezīšos šajā ekrānā, pirms mēs sākam, ir divas lietas, vai vairākas pat. Atceramies par tiem DPF problēmām, ne problēmām, bet niansēm, ka mums ļoti pārbauda DPF-us. Un pēc, ieskaitot 13. gadu, tāpēc, principā, mans, kā es skatītos un domātu, ja es skatītos mašīnu virs 12. gada, es skatītos benzīnu. Tas ir numur 1. Otra lieta ir šiem faceliftiem B8, ja ir automāts, tad tikai pilnpiedziņam. Atceramies, ka šiem automāts ir Multitronics, un Multitronics ir ļoti, ļoti vārga, nevarīga kārba. Protams, es zinu, daudzi no jums šobrīd ar viņu braukā, un jūs skatāties šobrīd uz mani, domājat, bet man ir Multitronics, un man ir visi kārtībā. Ļoti labi, ka tev ir viss kārtībā, bet tici man, ja ir iespēja izvēlēties
tādu kārbu nepirkt. Tad būtu ļoti forši tādu kārbu nepirkt. Labāk, ja tu gribi priekšpiedziņu, ņem manuāli. Protams, manuāls jau ir tāda aizvēsturiskā tehnoloģija, un labāk, ja ir automātu, tas ir komfortablāk, bet, tici man, tu negribi pirkt multitroniku. S-tronikām nav nekādas vainas, tiptroniku mēs šajā virsbūvē, manuprāt, nesatiekam, varbūt, ja vienīgi tas nav kaut kāds RS modelis, jo pat esītim tāpat nāk DSG kārba. Tā kā, tā ir mana piebilde, un šo piebildi atceramies, jo es bieži vien liekšu pāri sludinājumiem, kur ir priekšpiedziņa un automāts. Skatāmies pats dārgākais reku mums ir. Uzreiz, kas man nepatīk, te bija rakstīts iegādāts jauns Latvijā, tad Latvijā šī mašīna jau ir, kurš gads viņai bija 15. Tad mašīnai 11 gadus Latvijā. Un tiem, kam ir bijuši B8 un B8 facelifti, viņi zina, cik ļoti šī mašīna rūsē. Es noteikti zinu, kad man skatās Dāvis, kuram bija šāds te Latvijas mašīna un kas viņai darījās apakšā. Lai gan virsbūve viņai bija perfekta, ļoti labā stāvoklī. Bet apakšā bija auzas. Lai gan, ja nobraukums te ir īsts, tas varētu būt arī īsti, 86,000 viņai braukusi, piemēram, maz. Tas nozīmē, ka varbūt maz sāli redzējis un varbūt apakšā ir kaut cik, bet te jāņem vērā, ka mums pa 15,000 mēs iegūstam te tikai nobraukumu. Un viss labi izsmāk komplektācija, ko es te skatījos. Ir automāts, to principā, kā tikko runāju, vienkārši metam ārā. Tas, nav jums vajadzīgs, bet priekš A4 retums salīdzinoši liels elektriskie krēsli, parastā stūre, duālā klimata kontrole, S-lines, marķētie, un teorētiski, kas tas tāds? Tas nav nekas īpašs. Tā kā, viņam vēl bija kaut kādas tās audio sistēma, kas viņam bija Bang & Olufsen, laikam, Bang & Olufsen audio sistēma. Komplektācija kā tāda ir laba, bet viņai priekšpiedziņa un Latvijas mašīna. Tās ir divas lietas, no kurām es baidītos, bet viņai ir elektriskie krēsli, kas ir retums. Un tad mums ir nākamais 14,000. Kas mums šeit ir tāds īpašs? Neko īpaši no priekša neredzu, es pat neredzu, ka viņam būtu, piemēram, Distroniks. Par tādu naudas summu gribētu Distroniks. Kas ir interesanti, ka principā visām mašīnām B8 faceliftiem jau nāk šie te, viņiem ir, vai viņiem ir halogēnās gaismas, vai viņiem ir šādi te ledi ar ksenonu, tā kā tur baigās izvēles iespējas nav. Halogēnās gaismas mēs vienkārši arī skipojam uzreiz prom, tātad standarta gaismas priekšā, laikam aizmugurē gan var būt ledi vai bez lediem, ja es pareizi saprotu, bet aizlainā viņš ir, trīnītis, dīzelis, foršā šķeltā stūre, foršā ātruma pārslēdzējs, es nezinu, vai tas nācis oriģināli vai kā, bet Sky & Morse, kurš tikko bankrotēja, viņš ir manuāls, Manuālis nav slikti, aizmugurē krēsla apsilde, kas ir forši, duālā klima. Tā tīri jēdzīga mašīna, Bang & Olufsen, Webasto, cik es noprotu, Tā kā teorētiski, krieviski jālasa, es nelasīšu. Bet 15. gads, pagaidi, zinu, ko es izdarīšu ātri. Labi, darīšu savādāk. Es iešu caur telefonu. Tā, tagad jums vajadzēs pagaidīt. Tipa numurzīmi. Da labi. Tilti. Jūs redzat kādu tiltu? 1, 2, 3. Paldies. 5, 2, 5. Kas viņam darās ar... atgāzu cietā daļiņas 5,000. Labi, nav nekas traks. Ārvalstīs nobraukums. Igaunijas mašīna, kā izrādās. Tātad Igaunijas mašīna ar 5,000 cietajām daļņām. Tā kā tas izstās viss ir
plus mīnus oktu. Nezinu, normāla mašīna, teorētiski jums nav jāuztraucās par kārbu, jo ir manuālais. Un ķēdes, nezinu, nelasīju sludinājumu, bet tā tīri. Bet 14,000, manuprāt, ir bišķiņ par daudz. Tā tīri jau forši tur stūrītē, viss, bet šeit, ka beig daudz. Un šeit ir mans favorīts. Šo es redzēju. Šādu mašīnu īstenībā es nezinu, vai pat tā ir tā pati, bet es biju kaut kad ciemos aizbraucis pie šitiem čalīšiem, pie čalīšiem, kas ir Airline, laikam, vai Airline čalīšiem Tukumā. Un viņi bija tikko ieveduši paši, rādījumi visādas bildes vispārēji šādu te balto, man šeit, es pat nezinu, vai tas bija competitions, bet tas bija tā kā last edition vai kaut kas tam līdzīgs. Viņam bija īpašas visādas lietiņas, līdzīgi kā šeit. Pieņemsim tā pati, ka mēs skatāmies, ir HD, šo bildi HD. Pieņemsim, skatāmies šeit, šīs te lūpas kaut kādas izvirzījumiņš, laikam bija īpašāks šeit, un te vēl Distronics ir reku. Jā, un viņiem aizmugurē vēl vajadzēja būt kaut kādam īpašam spoilerītim, laikam šāds te. Tā kā, jā. Es nezinu, vai tā ir tā pati, bet tam bija automāts, manuprāt, Nu jā, bet, kā jau teicu, elektriskie krēsli A4 tas ir tā kā retums, šeit ir manuālis, bet globāli, ja mēs skatāmies competitions, salonu varētu vairāk, salons neizstās pēc kaut kāda competitiona, jā, vizuāli varbūt labi, kas quattro, klusuma, zona, asistents, sportpīka, Nu jā, tāds. Izstās jau glīts. Izstās glīts, foršs, B8 facelifts. Un es domāju, ka pa šādu cenu, ko viņš prasa, 14. Var nokalēt uz 3,500. Es domāju, ka šī ir ļoti laba mašīna. Ko tu iegūsti? Tu iegūsti manuāli, tu iegūsti 2-litrīgu dīzeli, 190 zirgus un quattro. Nočiposi tev bez mazai, viņš ies kā 3-nīts dīzels. Es motorais dzīvinēju no 20. gada. Ok. Labi, Latvijā tātad 5 gadus mašīna, varbūt ar ūsu varētu nebūt traki, bet šis ir tāds mans sava veida, mans favorīts. Kurš gads? 15. Labi, zinu ko, ātri pasīsimies atkal CZD. Pasīsimies CZD, ko mums šeit saka. 0,24. Teicamā stāvoklī, dīzelis, CO2, iepriekšējā apskata. Atgāzu cietās daļiņas 10,000. Tātad arī nekas traks. Tātad, jā, ar atgāzēm viss ir kārtībā. Bet, jā, skatieties. Šī tāda, manuprāt, interesanta mašīna pa 14,000 man šeit varētu būt labi. Tā mums ir Allroads. Nepatīk man šī spaiņa krāsa. Bet teikt kā, un parastie krēsliņi. Komforta ir panorāmas lūka, kas ir forši. Manuālie krēsli. Distances kontrole. Nepatīk krāsa, bet tā arī var pastīties un nav nemazāk tik trakdāks. Šis izstāsts, manuprāt, glītāks. Melns kā nekā, bet runā, ka melnu krāsu ir baigi grūti pieskatīt, lai viņa būtu glīta. Quattro automāts, kas viņam ir 2-3 dīzels, manuālie krēsli, panorāmas lūka. Atklājas kāda kamera. Distronics arī ir. Tā kā Jelgava labāk izvēramies no Jelgavas, turien gan mums nevajag braukt. 1,8, kas mums būs, gan jau nav tik plika komplekta. Plika, ko es biju domājis, ka būs parastie auduma krēsli un tam līdzīgi. Bet viņš grib
12,000 par tik pliku mašīnu es gan negribētu atstāt. Man šķiet, ka pa dārgu. Viņš ir 1,8, priekšpiedziņa, ap ķipa 120,000 nobraukums, kam es neticu. Tā kā miehi, bet te reku sarkans. Šis, man patīk sarkanās krāsas automašīnas. Un šis izstās forši. Arī šķeltā stūra, bet šī nav kaut kādā AliExpress stūra, kaut kas tam līdzīgs ar to melno vidutiņu. Man šīs stūras ar to melno vidutiņu atgādina kaut kādu aļika variantu. Manuālis, maz bildes no salona, Rēzekne, 13. gads, bezvadu, la. Labi, ātri atkal ieiesim mēs ECDD, pārbaudīsim šo mašīnu. Kas te pa numurzīmī ir NA 2801. Cietā daļiņas 71,000 cietā daļiņas. 71,000, manuprāt, jau apzīmē, ka kaut kas tur nav tik labi. Man šķiet, ka tas jau ir bišķiņ pa daudz. Šāds alrods zilā krāsā. Tas salons nav kaut tāds beišīgs, nevis tipiski melns, bet beišīgs salons. Tāda. Kaut kā arī nevisai. Tā, kas mums te vēl ir labs. Baigi daudz alrodu īstenībā ir. Zilā krāsā arī kaut kas arī interesants. Kas mums manuālai krēsli? Es saku, elektriskie krēsli šeit mašinām ir tāds retums, tas vienkārši ir vāks. Aizmugurē nekā mums nav, parastā klimata kontrole, maz ir manuālis, 2 dīzelis, es domāju, ka nav jēga. Ņemot vērā vēl šitos plusus un mīnusiņus, ko tur viņi liek, man ir sajūta, ka tas kaut kāds perekups un labākas tādiem nepīties. Reku trīnīts, dīzels, brūnā krāsā, Distronics, krāsa forša, tikko no Vācijas, MZ auto. Nebija kādreiz, ka viņi pārdeva kaut kādu štīteni beigo? Bet šeit pusādas salons mans mīļākais. Manuālai krēsli atkal, Bang & Olufsen, krēslu apsilda, Distronics. Adaptīvā kruīz kontrole. Draugi mīļā, kurš gads? 13. gads. Tiksiet iekšā pie DPF, bet arī tā tīri, cik viņš maksā? Cik viņš maksā? 11. Nav tik slikti, kas tas sport paket plus Distronics jau mums ir, sedans, manuāls pusāda, elektriskie krēsli, beidzot, dualā klimata kontrola, aklās zonas, krēsli ar atmiņu, draugi mīļie, benzīnieks, un kurš gads? 12. gads, kad nepārbauda DPF, te benzīna dzinējs. Būtu šajā gadā kaut kāds 2 vai 3 dīzels un būtu kvatra vispār ideāla komplektācija. Bet šeit labi, tev ir benzīnieks, 12. gads, nekāda vaina. Ļoti laba komplektācija. Man patīk komplektācija, nepatīk tikai, ka 1,8 benzīns un 12. gadā. Ja būtu 15. gads un 1,8 benzīns, būtu bišķiņ savādāk, būtu bišķiņ patīkamāk. Bet kā tā variants, manuprāt, cilvēkiem, kas neko baigi nevajag viņiem pilnpiedziņu, grib normālu mašīnu, nav bijusi Latvijā, es domāju, tas ir labs variants. Man šitajā placī es biju, runājos ar tiem čalīšiem. Un kāds foršs mīksts krēsls. Automāts, manuālie krēsli, S-lines. Jā, mašīna kā mašīna, ar neko īpaši, manuprāt, viņa neizceļās. Vienīgi tas, ka krēsli tādi sterili izskatās. Izskatās, ka labajā pusē vairāk kāds sēdēja nekā kreisajā. Tā.
Cik viņi grib par tādu mašīnu? Kur palika? 11,50 arī. Vēl viens brūns krāsas, bet te ir forši, ka viņam visa apdara ir brūna. Un arī Distronics. Mēs šo mašīnu jau neskatījāmies? Vai mēs šito mašīnu neskatījāmies, draugi mīļam? Reku. Uz augšu. Es pieļauju, ka es kaut ko pīpēju, un tāpēc es, jā. Un reku uz zils, šitāda krāsa man atgādināja, Kārlim bija, vēl ir, laikam, S4, nu, ne tieši šajā tonī, bet ļoti atgādināja. Esīti, elektriskie baltie krēsli, kā buržujas var braukt, dalītā klimata kontrolē, Itaču quattro, trīnītis, un kurš gads nedod Dievs, kurš gads Webasto apsildē. 12. gads trīnītis, labi, 319,000 nobraukums, fiks ņem, pilnīgi vienalga. Es domāju, ka tā, ja viņi, tas ir tas pats Erlēna placis, vēl aklās zonas bija? Vēl aklās zonas ir atmiņas ar krēslu atmiņa. Nu, reku ir variants jums, draugi. Cik 11,000. Ļoti smuka krāsa, komplektācija. Un es to tagad nesaku tāpēc, ka es viņiem tur čomojos tajā placī. Krēsli izstāst, manuprāt, tie gaišie ir forši. Protams, viņus tur apčubināt. Stūrīti var arī nopirkt kaut kādā šitie te, kā viņi sauc, RRLT kaut kādu foršu stūri uzmest virsū. Gribētos gan tumšos griestus. Kas viņam ir S-lines kaut kāds vai nav S-lines kaut kāds. Laikam, ka nav. Bet komplektācija laba. Komplektācija laba. S-line piekaristās, jo viņš pasies, viņš beigas zems. Viņš ir ļoti zems. Tā kā pasies. Pilnīgi jābrauc priekš šitā mašīna. Ok, kas mums tālāk? Kas tas tāds? OL. Šitā vieta man atgādina, ziniet, ko? Ir tāds audisti zinās, nu tie, kas skatās, ir audisti štajās te upes lejās, upes ciems, upes lejas, manuprāt. Ir viens ģirtiņš, kurš jauc ārā mašīnas. Un, manuprāt, es šajā vietā esmu daudz stāvējis ar savu B4, kad braucu pakaļ viņa detaļām. Varbūt tā pat ir viņa mašīna. Es nezinu, es tikai minu. Bet, jā. Tāds parasts, kurš gads? 14. gads, automāts un manuālis. Labi, skipojam tālāk. Cik mums jau te mēs ilgi filmējamies? Jau ir 24 minūtes. Ok, mums jāiet tālāk. Šitās vietās, kur mašīnas fotografē, man viņas nepatīk, jo es sajūtu, ka tiešām beigais. Interesanti, ka daļiem trīnīšiem izplūde ir abās pusēs, un daļiem trīnīšiem tikai divas te sānos. Bet jā, kas mums te 150 kW mazjaudīgākais dzinējs, tā kā nezinu, vai vērts. Kas ir front wheel drive. Nopietni, tev ir trīnīts ar multitroniku. Jesus Christ, nekad neņemiet tādu mašīnu, nekad. Quattro 2 dīzels, atkal MZ auto, manuāls ādas, audums parastā klima, nē. Kas mums te Allroads trīnītis, tā ir rumbula kaut kāda. Tas ir purčiks, laikam, vai pļaunieki, kaut kas tam līdzīgs. Nu, nē. Šitas. Kā mums izstāst no Francijas. Noteikti bez rūsas, quattro. Viņam kamera priekšā? Kāpēc tik tuvu nofočēts? Es te meklēju kameru. Kāpēc tu fočēji priekšējo resti tik ļoti, ja tur nav kameras? Ne. Ok, kas mums te vēl ir tāds? Es skatos pēc bildēm, kas ir tāds glīts B8. Šim vismaz bildes ir tādas patīkamākas. Olga, nav Distronika.
Te arī 2 izpūti. Es tā jāatrod kaut cits trīnīts, vai es kļūdos pa tām izpūdes trubām vai nē. Tā, kas mums te vēl ir? Reku, krāsa ir interesanta, nav tipiskā. Ir tāda brūnganīga, forši. 1.8 TFSI dzinēja, 170 zirgi. Ok, kurš gads? 14. gads. Un kas mums ir? Mums ir Quattro S-Line. Cik maksā? 9000. No ārpuses izstāst ļoti labi. Ir laba krāsa, ir diski normāli, izstāst labi. Ir benzīns, jauns gads un Quattro. Ir arī bukte. Labi. Ir elektriskie krēsli. Kas mums? Es gaidu, labi, manuālis nekas traks. Pusāde laikam, jā. Duālā klimata kontrole, nav atmiņas krēsli. Ok. Multistūri, protams. Navigācija, driver assists, Bang & Olufsen. Nav krēsla apsilde. Bēdīgi. Ir panorāma, Bang & Olufsen, jā, nav Distronics, elektriskie, S-Lines. Nu, draugi mīļie, ja šajā mašīnai nav kaut kādu super slēptu defektu, un tu gribi foršu mašīnu, autonomā, automātiskās gaismas, ok. Domāju, ka tie ir kaut kāda autonoma apsilde. Draugi. Reku, lūdzu. Ok, viņam ir benzīniekiem ir savas problēmas, bet tev nav jāuzstrādāt pa sasodītu DPF. Reku, viens no maniem favorītiem. Ja viņš nav sists, ļoti labs variants. Reku, mums ir trīnītis, vēl viena priekšpiedziņa. Šausmas, draugi mīļie, kurš pērk trīnīti un priekšpiedziņu. Nekad nedrīkst nekādā gadījumā pirkt trīnīti priekšpiedziņu. Reku, kas mums ir? Nīderlandes priekšpiedziņa. Automāts. Manuāls. Bet interesanti, ka šeit mums ir viena izplūde, bet arī 1.8. Un tur bija 2 izplūdes. Es kaut ko piesienos vienkārši. Jā, facelifts, allroads, Quattro. Šīs izstāst glīti. Benzīns ar gāzi. Man likās, ka šitām TFSI sistēmām viņi neliek gāzi. Izrādās, kā liek. Šis ir interesanti. Parasti, labi, vairs nav tik interesanti mašīna, kā man likās pēc bildes. Tāks. Jāuztais pauze. Jā. Es esmu atpakaļ. Līdzīgs, kā mēs skatījāmies vienu mašīnu. Elektriskais bagāžnieks, vai tas atverās šitas te? Elektriskais bagāžnieks. Nice. Pat nebija pievērsu uzmanību, kā ir tās lietas arī šīm mašīnām. Viss, kas fotografējās šajā vietā, es ņem eju garām. Viss ir super, manuprāt, bēdīgi. Tas, ka logu šķidrums, manuprāt, te parādās, tas nenozīmē to, ka viņam kaut kur trubiņai puš un līst ārā logu šķidrums. Tas nenozīmē to, ka viņam vienkārši nav pieliets. Nepērciet šeit mašīnas. Nepērciet nekādā gadījumā. Kas mums šeit? Tā pati vieta. Līdzīga. Nu, cik nu līdzīga mašīna. Bet ir krēsla apsilde. Nav slikti. Priekšpiedziņa. 13. gads maksā bišķiņ lētāk. Labāk to 1000 ir piemaksāt un paņemt to iepriekšējo, ko es jums rādīju. Skatos pēc bildēm, kas tāds labs ir. Tikko kaut kas ir ievests. Aklās zonas, elektriskais bagāžnieks, elektriskie krēsli, automāts un mums ir priekšpiedziņa, vai ne?
Nu, gan jau, ka priekšpiedziņa neticu, ka tā ir kvatra. Tātad mums nevajag tādu mašīnu. Facelifts, manuālis, S-lines, diski tādu interesanti. Plikākais par pliku 13 gads šo mēs izlaižam. Reku sarkans Quattro 2.0 tikko no Vācijas pēc izplūdes trubām viņam vajadzētu būt baltām. Tas nozīmē, ka tur kaut kas nav kārtībā. Ak, Dievs, žēlīgais šo salonu pastoties slikti paliek. Nu, godīgi. Šausmas. 13 gads. Apskatī jaunu, bez aizrādījumiem, Nu, nevajag arī šādu mašīnu cilvēkiem. Kas mums te vēl? 2.0. Balts. Baigi daudz balts mašīnas īstenībā. Arī viss bēdīgi. Viss no komplektācijas. Šis jau ir prefs. Ok. Te mums A4. Reku es runāju par tiem halogēnu gaismām. Viņas izstās vienkārši drausmīgi, tik jauniem mašīnai. Vienkārši drausmīgi. Ak, Dievs, žēlīgais. Salons ir tikpat viss šausmīgi. Varbūt šis būs labāks. Ok, reku jau normāls gaismas. Sarkana mašīna man patīk. Kvatra. Komplektācija tāda nekāda. Bet maksā arī 7, 13 gads. Dai šo pēdējo pārbaudīsim štajā te CSD. Šito mēs pēdējo pārbaudīsim CSD. Nē, es esmu izgājis ārā. Nē, es neesmu izgājis ārā. Ļoti labi tā. OJ4 189. Audi Avants. Cietās daļiņas es šeit neredzu. Skate ir 11.02.27. Tad tikko skate ir ieta. Skate ir izieta. Kombinētā tagad maksimāli jaunumos piezīmēs nekā mums nav. Nobraukuma vēsturē Latvijā nav. Nobraukums ārvalstīs. Tūlītās, sekundīti. Viņš ir brutāli tīts. Nobraukums ārvalstīs Zviedrija 411,000 24. gadā. Un Latvijā viņa ir ar 280,000. Tātad mums ir notīti 100 kaut kādi 130,000. Jā. Atgāzu cietās daļiņas 20,000, kas arī nav diezko labi. Jā. Bet tehnisko izgāju otro reizi, jo bija problēmas ar bremzēm. Ok, draugi, izgājām visam cauri, un šobrīd manā uztverē ir tirgu ļoti labi tādi A4, B8 facelifti, kurus var droši ņemt no vizuālā un no komplektācijas. Nezinu, kas ir ar tehnisko pusi un tādām lietām, bet es tikko kaut ko ievēroju. Es jums arī parādīšu. Jūs redzat šito vietu? Es varu kaut kā piezūmot turklāt. Šitā. Dai vēl reku. Kas tas tāds varētu būt, tā lai jūs arī redzat? Man tas atgādina kaut kādu šo policijas mašīnām, kaut kādas rāciju turētāju vai kaut ko tādu. Bet labi, jūs domu sapratāt. Jā, pie kā es paliku, ir labas mašīnas īstenībā, ko skatīties, un īpaši tas tukumā 1.8 benzīnieks Quatra maksāja zem 10,000, krāsa, laba komplektācija, jēdzīgā, tie pašā airlinā bija tas zilais, laikam, B8 facelifts arī par kodām, cik tur 10,000. Izvēle ar līstiem kaut kādiem 10-11,000 ir ko ņemt, tā kā
Ieteiktu tie, kas meklē šobrīd mašīnu, ir ko skatīties, padomājiet 2 reizes par 13. gadu plus un dīzeli, jo būs grūti, un tad, kad jūs skatāties CDD, visas atgāzes, kas, manuprāt, virs kaut kādiem 50,000, nu jau viņas jāskatās ar tādu bijību par to, ka tur kaut kas nav kārtībā. Ja tur atgāzes daļiņas tur 1000 vai 5000 vispār chill, visi forši, 50,000, 500,000 un vispārējais, nu tur jau ir tā kā labāk nē, un DPF mainīt jūs negribat, maksā kosmosu vai jēga, teorētiski jūs varat ņemt to dīzeli. Pēc tā 13. gada, varat čakarēties, kamēr, piemēram, jūs zināt pēc tehniskajiem datiem, ka jums ir maza atgāžu daļiņas, jūs viņu izņemat ārā šo DPF, un tad, attiecīgi, tā kā jums nāks skati, uzliekam atpakaļ, nezinu, vai var sarunāt ar kaut čipotāju, ka viņš saglabā jūsu mašīnai 2 programmatūras ar čipu, bez čipu. Nezinu, ne čipu, bet DPF, jūs tur iebraucat, viņš ielaiž to programmu, kur ir DPF, jūs braucat prom un šitā tē. Bet, katru reizi maksāt, nezinu, cik servisā prasa par DPF noņemšanu. Nav jāsmas kaut kādīs 100, 200. Nezinu. Var čakarēties, bet vai to vērts? Ok, tiekās vēlāk. Čau, čau.